Šādi iespējams varēja izskatīties viduslaika ganības, kas sastāv no kādiem akmeņainiem laukumiem, ērkšķu krūmiem, ir kādas rozes un savvaļas plūmes, ir kaut kādi vēl saldie ķirši, krūmāji, un viss ir tādā maisījumā. Iespējams, šis ir tāds ieskats pagātnē, kā kādreiz cilvēki ganījuši lopus, un šeit gan vēl šobrīd var redzēt, vēl noganīts. Un kā dzīvnieku dzirdinātavu kalpo dabiski zemākā vieta, kur ir maziņš dīķīts. Un pēc ganīšanas horizonta uz vecākiem kokiem var redzēt, ka tas ganības ir bijušas ļoti senas, ka lopi nograuzuši tieši precīzi tik daudz, cik tur viņi var aizsniegt. Laikam pēc augstuma te ir bijušas kaut kādas govis, kas te tagad tiek ganītas. Un tie krūmu veģetācijas puduru tūplānā izskatās šādi. Šeit ir kadiķis, tālāk tur ir lazda, saldais ķirsis, kaut kāds atkal kadiķis un daudz kazemes. Tāpat pudurī no otras puses ir rozes, tā tur ir irbene. No tādu mazo koku vai lielo krūmu veģetācijas te ir vēl prunus spinos, kas laikam varētu latviski būt ērkšķu plūme. Un no kokiem kā pamat koki ir ozole, jo laikam tās nabadzīgās augsnēs tā ir vienīgā platlapu suga, kur daudz maz labi te aug. Protams, vēl ķirši te kaut kur ir. Un vēl viena raksturīgā suga – saldais ķirsis. No vīteņaugiem aug no vīteņu savsežiem, kas ir vietējā suga. Un no tādiem maziem kokiem vēl ir kādi no vilkābelēm. Un ganībā tur tādi palieli atklāti laukumi mijās ar krūmājiem un tādiem pusatklātām vietām, kad droši vien nodrošina milzīgu bioloģisko daudzveidību. Te ir daudz dažādi kukaiņi, putni un kaut kādi droši vien arī mazie dzīvnieki. Un ganās govis kaut kur. Kaut pat pa krūmiem brīkšķi, pagaidām viņas vēl nav atnākušas. Un tas zāles kvadrātmetrs ir stipri daudzveidīgs. Te nav varbūt ļoti daudz sugus, bet te ir ļoti daudz daudzveidība, ir dažādas malas. Un nekas neatkārtojas, viss tur ir nemitīgā mainībā. Te ir viens tāds apaudzis noteikti akmens vai vecs skudrpūznis, kur ir dažādas malas un dažādiem augiem ir, kur augt, un viss tā ganība ir tāda viegli ciņaina ar ļoti dažādām veģetācijas zonām.